Man tas viens gadījums, kad puika, viņam bija kādi 14 gadīgs puika, jā, bija nācis pie mums klāt un lūdza vienkārši, jo pārsvarā šie narkomāni bija agresīvi. Viņi bija agresīvi un viņi leca mums, klupa mūs virsū. Un viens gadījums bija, kad tiešām puišals tāds, viņam izskats bija ļoti drausmīgs. Viņam bija nošļukušas bikses, viņš apģērbs viņam bija netīrs. Viņš bija kaut kur, es nezinu, kur viņš bija gulējis, vai nu stacijā, vai nu kaut kādā kāpņu telpā. Un viņam tiešām viņam bija problēmas ar veselību nopietnas. Es nezinu kas ar viņu tagad ir un kur viņš ir, jo es viņam iedevu savu telefonu tad, ja, lai viņš nāk pie mums, bet viņš tā arī nepiezvanīja. Ja. Bet viņš bija pienācis pie mums un lūdzās. Viņš teica, es jums uz ceļiem varu nokrist. Iedodiet lūdzu man nopirkt, jo tāpēc, ka es esmu apgājis, man tā jau grūti ir iet. Viņš kliboja, jo šiem narkomāniem viņiem pūst locekļi. Viņiem no locītavām sākās visādi iekaisumi. Viņam bija kā 14. Man liekas, ka viņam bija 14, viņš man teica. Bet mazs puišals, viņš bija maziņš vispārībā. Un viņš lūdzās, viņš saka, es jums nokritīšu ceļos. Viņš saka, jo jūs visas točkas esat bloķējuši. Es zinu, es jau biju uz 3 točkām, kas centrā bija. Un viņš saka, iedodiet man vienkārši nopirkt. Jo tāpēc, ka viņš saka, ja es nedabūšu, man būs cauri.